Dienas visiem! Šodien manā eBay manta apskatā būs sīkas paciņas, kas ir tā kā sakrājušās, bet pirms ķeramies viņām klāt, vēlos nedaudz parādīt vēlreiz šo lampu, kas man bija iepriekšējā video. Tad sazinājos ar pārdevēju un teicu, ka vēlos pirkt vēl vienu lampu no viņam, bet izstāstīju to, ka man bija atnākusi šausmīgi tā kā saburzīta paciņa. Kad vai nevarētu viņu tā kā iesaiņot, kad paciņa atnāk sveika un vesela, un pārdevējs atsaucās, un pēc 2 nedēļām lampa bija klāt pie manis, kā redz tiekšā viss tas pats, vats un pati lampa. Ir jau pārbaudīta, viss strādā, viss iet, vēlreiz nerādīšu to pašu lampu, ko viņa man šeit ir uz galda. Vairs viņa nemaksā $4, bet jau maksā viņa $7 vai $8. Tā tāda neliela piebildīte. Ko ķersimies klāt pie mazajām paciņām. Pirmajā paciņā mums ir mārītes, bizmārītes, izņemsim vienu ārā, šeit jābūt 50. Šādas maziņas bizmārītes, mājās kā dekors vai uz dāvanām, vai uz dāvanām, vai uz dāvanām līmējams, jo viņš bizmārīte mums ir apus līmējumā, tā kā pielīmē un var staigāt ar bizmārīti. Ja ir vajadzības pēc šādām bizmārītēm, tad noteikti eBayā var ieteikt. Un kvalitāte, es neteikšu, ka viņām ir ļoti slikta. Ļoti akurāti, viss ir nostrādāts, visi punktiņi vietā, nav nekādi ķep. Nākamais mums ir, šeit mums ir auskari sudraba pārklājums, tā būs precīzāk. Līdīgi, ķepiņas mums strādā, viss spīd un laistās. Šādi viņi izskatās diezgan solīdi. Neteikšu tādi wow, tur baigi dārgie, bet ir ok, tādi spīdīgi. Lai gan bildē pārdevējam bija, viņi bildītē nedaudz tā kā mazāk izstījās, bet dzīvē viņi diezgan lieli. Smagi viņi nav, viegliņi. Šādi auskari. Nākamais mums ir... šeit mums ir... ķēdīte. Šeit mums nav nekāds pārklājums, nekādas zelta vai sudraba, bet pirmais posmiņš mums ķēdītē ir šāds parasts metāliņš, šāds. Tad nākamais mums ir tādas kā pērlītes 3 zilas, un tad mums iet šī rociņa, kas ir, ja nemaldos, pret ļauno aci, un tad pati beidzamā mums ir tā actiņa. Šāda. Kvalitāte laba, nekur piesieties viņai nevar. Interesanti kaklurota ķēdīte, kā kuram patīk saukt. Nākamais mums ir... Šis mums ir zāļu konteinerītis, paredzēts cilvēkiem, kam ir jālieto zāles vai veciem cilvēkiem. Tad ideāls te ir sākot no pirmdienas līdz svētdienai, visa nedēļa, protams, angliski, bet salikt visas zālītes, kas ir vajadzīgi, plasmasas. Tāpat pie pārdevēja ir arī krāsas dažādas, balta, rozā un zila. Vismaz no tā pārdevēja, kura es pirku. Kas mums šeit ir? Šeit liekas tukšs. Nē, kaut kas ir. Tāds maziņš. Un kas te mums ir?
Šeit mums ir rokas sprādze, kas arī kā ir sudraba pārklājums, es atvainojos. Šeit mums iet tā kā divas sirsniņas. Vienai sirsniņai, ja redz tādi kā spīdumiņi, tad iet mums šeit tāds lilā akmentiņš. Nezinu, vai kamera viņa tā kā man te rādās, ka tā kā zils vairāk, bet dzīvē viņa ir lilā un pašā galvā prove, bet vai tā ir tā kā īstā prove, nezinu, vai jūs redzat, tā, kaut kāda prove ir, bet kas man tā kā nedaudz pārsteidz, ļoti īsa. Redziet, ļoti, ļoti īsta, tas kādai, mazai rociņai. Lai gan mana roka arī apgāja uz pašu lielāko, es varu aplikt droši. Šāda rokas sprādzīte, arī kā sudraba pārklājums. Nākamais mums ir kurpšņoris. Jūs domāsiet, galīgi jau kurpšņoris, jau pasūta. Nē, šīs nav parastas kurpšņoris, šīs mums ir, kas tumsā spīd. Atstarojošajās, kas tā kā, ja atcerties no maniem iepriekšējiem video, tad man bija tādas austiņas, kas tumsā spīd ar to rāvējslēdzēju. Šie kurpšņori ir tieši tādi paši, viņi kā tā kā gaismā uzlādējas, un tad tumsā viņiem ir jāspīd zaļā krāsā. Tāpat pie pārdevēja arī krāsas bija dažādas. Kā beidzamo es atstāju šīs matgumijas. Matgumijas ir baigie, kā būtu pieklājīgāk pateikt, baigie mēsli. Tiešām ļoti, ļoti sliktas kvalitātes. Viņojot vienu dienu šīs matgumijas, liekas, ka tu esi gadu vai 2 gadus nesājis vilci šo matgumiju. Kā redz, diegi. Vienkārši, es nezinu, vai jūs redzat, es izvilkšu ārā, diegi vienkārši nāk ārā, un tās ir tā kā gumijas vai kas, ļoti, ļoti, ļoti slikta kvalitāte šīm matgumijām. Linkus ielikšu, bet neiesaku šīs matgumijas, tiešām ļoti slikta kvalitāte, un nākamreiz noteikti zināšu, ka tādas nedrīkst būt. Un pirms tā kā beidzu šo video, vēlējos tā kā nedaudz ieteikt cilvēkiem, kuri tā kā vēlās iepirkties priekš Ziemassvētkiem dāvaniņas, iegādāties eBayā, AliExpressā, Gearbestā, visos internetu veikalos. Tad šis ir pēdējais laiks, kad kaut ko iegādāties no internetu veikaliem, jo decembra sākumā vai novembra beigās, bet, ja jau gaidīsiet vēl ilgāk, tad noteikti paciņas atnāks tikai nākamajā gadā, jo tāpat arī viņiem ir svētki, tā kā mums, tad iesaku jums tagad pasūtīt dāvanas, ja esat tiešām kaut ko noskatījuši, tas arī viss, ko vēlējos tā kā pastāstīt, un šodienas video mums bija kurpšņoris, zāļu trauciņš, sudraba rokas sprādze, sudraba pārklājuma rokas sprādze, ķēdīte, auskariņi, bizmārītes, ļoti sliktas kvalitātes matugumijas un vēl viena lampa. Ceru, ka patika, un līdz nākamajai reizei. Atā!